Jau, un no šodienas mēs gatavamies Pokaņu meža pārgājienam. Kāpēc Pokaņu meža? Šeit ir noteikti dīvainas lietas. Jā, tas bija viss, ko gribēju pateikt, jā, ok. Krači, mēs no Ķīnas pasūtīja kaut kādu binoklīt. Tur var iebāzt viņu? Var kaut ko redzēt? Pagai. Jā, kaut ko var. Tā tu nāc? Tā ļoti traģiski. Nu, un tāds struntiņš arī var paskatīties. Nu, ko tur var redzēt? Jā. Jo, var redzēt. Un tā, viņas jau tumsā spīd. Viņas tagad rāda uz kurieni? Ziemai. Viņš rādīs ceļu mājās. Tā kāpēc tikai 3 burti? Nevajag būt 4. 4. aizmirst ielikt. Es nezinu, tad tur kaut kāds zaļs ūdens ir. Es nezinu, kā tos gaļi. Parādi to. Šito te. Nu, tāds. It kā normāls, tāds traģīgi, bet normāls tāds. Kaut kas jau ir. Kaut kas jau ir. Normāli. Nu, visiem čau. Es biju pasūtījis 4 ēdas, nazīti, maku, pulksteni. Un luk tur, nu jā, kaut kā tā. Maciņa iet atnāca. Tāda, es nezinu, kas tā sievies somai, kas tā ir, pa tādu huņu. Es te sagru visādas huņas nevajadzīgās. Un tā tālāk. Tāda visas, ka, blē, neejam visu. Nu, slēdz ārā. Jā, nu jā, viņš tāds izpēc. Nu, ko tu atkar filmē? Nu, kā filmēt jau? Ot, šis ir viss, ko mēs pasūtījām priekš ceļojuma. Pulkstenis, nazis, pulsa mērītājs, kompas, kā to nosaukt, pudele. Fļaska vispār. Fļaga. Fļaska, nu tā pateiksim. Binoklis un Galvenais, un pats violotā gaisma. Un pats galvenais. Vat tā. Strādā, rāda, bet pa vidu kaut kur. Ne? Kur? Nu, parād, ko tagad mēs pasūtījām. Nu, var tādot, un somu. Viņi tad Tas ir ķipā... Nu, tas ir tā kā... Nu, atvedā mikrosiem, vat ceļķi mikros. Redzi? Tikko. Redzi? Nu, magnētisko lauku ķipā mēra. Man liekas, tur vajag labāk bateriju ielikt, jo viņas kaut kā tur pagaida. Kā viņas tur? Tikko rādīja. Kā viņas tur vajag viņu? Vo. Es nezinu, kā viņi tur pareizi jāliek. Tagad. Vai tas kaut kā tā sap? Nu, šitā. Bet pazuda. Pazūd kaut kā. Nu, tikko bija. Nu, es redzēju tur tā lieta. Jā, karoči, elektrisko lauku vai vajag magnētisko kā pareizāk. Karoči, ar viņu var spogus medīt. Tikko parādīja, es nezinu, kā viņi, man liekas, tur labāks baterijas jāieliek. Viņi saita ļoti baterijas, viņam ļoti liels izskatās magnetiskais lauks tam baterijām. Nu, bļē, ir kaut kāda. Kur ir tur? Viņš tur 6 gadījumā nemēr? Tikko 3 caurs bija, 70. Ot tā. Jau, mēs tikko uz Dobeli atbraucām. Un neviens transports nebrauc uz to Pokaņu mežu. Mums ar kājām jāiet 14 kilometri. Nu, kaut kur apmēram pēc stundas 40 tur būsim. Nu, varbūt drusku vēlāk. Un re, kur te ir kaut kāda pilsela ir. Es ļoti tur gribu uzskriet augšā paskatīties, kas tur ir. Tā kā mēs mausam tur tagad. Tā, re, kur mēs atnācām uz to pili. Nu, man liekas, ka tur nevar iet iekšā, bet mēs apiesim riņķi un tālāk ceļā iesim. Ot, paskatieties. Ot, tagad mēs es saprotu, mēs no pilsētas izjām ārā, tur tā kā, no Dobeles. Mēs esam tagad tādā nekurienē. Kaut kādi 13-12 kilometri vēl mums jāiet. Te ir tik nomaļa, ka te pat, es nezinu, 10 minūtes neviena mašīna nav braukusi. Un jā, tā pamēs tāda nekuriena, tāda brutāla nekuriena, kad pa mašīnas te nebrauc. Un tur tālumā beidzot kaut kāda mašīna mums, paskatieties.
Ot, es gribu parādīt, kā tagad izskatās. Kas lapa pietur tismēri? Nē, nu tur bija uzrakstīja par... Pavisam tumšs. Nu, kamerā tik ļoti nevar redzēt, bet tagad dzīvē, nu tā, pavisam tumšs. Tā kā es gribu ātrāk uz to mežu aiziet un atpūsties, paēst un tā tālāk. Jā, apmēram ir tik tumšs, ka, nu, nevar man redzēt. Nezinu, pulkstenis ir kaut kāda 8 ir. Jā, vēl ilgi jāiet līdz tam mežam. Te ir kaut kāds šaus vai... Pagaidās, tas par skaņu. Dzirdat? Tur mežā kaut kas ir, tāpēc mēs iesim tālāk. Tur tāda stāva nogāze ir. Nē, te jau vairāk nav. Pirmīt bija. Tā vēl viena mašīna brauc. Ot, te ir pagrieziens uz naudīti. Un mašīna brauc. Mēs vēl tā ik pa pieturu atpūtāmies, paēdām un tagad, man liekas, mēs iesim meklēt to telti. Nu, ne telti, bet tur tāda maza mājiņa ir, kur, nu, vismaz visā tos video mēs redzējām. Mēs domājam viņu atrast un pārnakšņot tur. Es nezinu, nekad kvadrāti. O, mēs atradām karti. Kvadrāts. Atradām karti. Mēs kaut kur, es saprotu, te ieejā, kur esam. Un es nezinu, tas ir kaut kāds templis vai kā viņš saucās. Mēs viņu mēģinājām atrast un tur pārnakšņot. Es gribu bišķiņu nosnausties. Tā, galvenais augšā neskatīties. Paspīdini augšā. A, kamerā īsti nevar redzēt. Nu jā, bet tas tā baisi izskatās. Kā jābūt. Tur kūkts, es nezinu, kāds tīsā. Te kaut kāds spēka biteris. Kas mums bija kārtā rakstīts? Zikurjāts. Es tak nezināšu, kur mēs esam tagad. Vai rādi, nu? Labi, te nevar redzēt, bet atkal milzīgs pakalns ir. Atkal paskatījāmies kartē. Nu, tur, kur tur bija rakstīts uz tā, nu, tur, kur bija tas ceļš rādījis, tas karoči arī mums parādīja, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ķipā, aiz tā Zikurjāta, vai kas tās bija, tālāk ir piramīda. Un tur atkal stāvi lejā jāiet. Ot, uzspīdini uz kokiem, redziet? Nu, ot, viņš izkot, tur paskaties, blei, jop, tu vai. Viņi ir tādi šķībi, paspīdini tur vēl. No rīta varēs labāk. Jā, viņi ir. Es nezinu, mēs bišķiņi apmaldījāmies, bet apmērā mums vienā momentā būs jānogriežās, lai tiktu līdz tai piramīdai, bet kaut kur te ir tā piramīda. Piramīda ir kaut kāds 8. es nezinu, objekts. Mēs esam pie 4. objekta. Nu, kā mēs secinājām, man liekas, ka viņu nojauc, jo mēs skatāmies šeit ir miskaste, tur ir miskaste, un tur ir tā kā kaut kas liels ir bijis, un pēc tiem kokiem, kas te ir, es nezinu, kā es to parādīšu, jo te ir tā kā, jo te ir tā kā viens koks, es redzu, kur ir viens koks, un tālāk aiziet tā kā vairāki. Tur tā arī bija. Un fotogrāfija kaut kādi 2, un aiziet, un te tālāk ir tā kā valši tie 2 ir. Te aiziet tā miskaste. Tā miskaste. Ot redzi, kur te pat blakus ir. Un te var redzēt, ka te ir tā kā kaut kas liels ir bijis te apkārt. Un kur ir tā kā tāda kā piemiņas vietas, un te apkārt var, nu, uz video īsti nevar redzēt, bet te apkārt var redzēt, ka te kaut kas liels ir bijis. Tā kā mums liekas, ka viņi nojauza to piramīdu. Mēs atradām nojumīti te. Paspīdini visur apkārt. Tur ir ugunskurš, bišķiņi vēl silts ir. Eju, mēs varam uztaisīt ugunskurš, ķipā. Mēs atradām citu piramīdu tepat. Bet es domāju, mēs tur bišķiņi iekrināsim uguni un sazildīsimies. Es nezinu, ko mēs tur metīsim. Nu. O, tagad esam pie kamīna. Sanāca to kamīnu tur
iekurināt, bišķiņ pasildīsimies, paēdīsim un tad jau kaut kur no rīta iesim. Kad 8, 9 no rīta tad brutāli gāzīs. Es nezinu, ko mēs darīsim. Jau 7 no rīta. Kas te notiek? Uzfilmē, paskatīties uz to. Bet tad tā vaisna nāk. Tas ir. Nekas apstur nav. No apmēram kaut kā tā izskatās. Vot, tagad ir 6 no rīta. Apmēram kaut kā tā izskatās. Un es nezinu, mēs vēl stundu te vēl pie uguns, kur pasēdēsim, jo rāda, ka laika ziņās brutāli lietas līst. Tagad bišķiņ līst, mēs mēģināsim kādu mašīnu nostopēt. Ot, pie mums kaut kāds suns atskrēja. Es nezinu, bļa, viņš vienkārši no kādas mājas atskrēja. Jā, mēs ejam. Mēs hitchhikeri, bļa, meklējam auto, bļa. Ja Nu, es ceru, ka viņš aizies mājās. Kaut kur no turienes atnāca. Beigās mēs nogājām 7 kilometrus. Mums sanāca mašīnu nostopēt un viņa aizveda mums līdz tam centram. No centra mēs aizgājām līdz tai autoostai un tad aizbraucām mājās. Tā kā, ja patīk video, spied laiku, abonē manu kanālu un tā.